Labdien visiem! Ja mēs gribam būt zaļākā valsts, un ja mums mēs esam kādu mērķu stādījis, tad vispār nevar būt kaut kāda diskusija, ka valsts to nevarētu atbalstīt. Bet ir tā, ka jo tālāk tas runātājs ir runātāja beigā, jo viņam ir vien grūtāk runāt, jo viņam visu laiku ir jāsaka, tāpat kā iepriekšējais teica, man arī tagad būs tieši tāpat. Šogad mūsu saulīte tā īsti ar siltumu nelutina, spīd, bet ir ar zobiņiem. Un tā diezgan grūti ir teikt, ka pavasars tūlīt būs klāt. Un katram no mums jau pavasars sāks kaut ko citu. Tas pavasara priekšveiksmes katram ir cits. Viens tur izdzied, ka zīlītes savu pavasara dziesmiņu dzied, un cits sajūtas maras. Man, protams, tas viss arī ir. Bet tikai pēc tam man jāpiekrīt Evelīnai. Tad, kad es ieraugu mobilā telefona ekrānā visas vārds, ka tur virmo, tad man ir skaidrs, pavasaris tūlīt būs klāt. Un šogad tieši tāpat, tad, kad Vita man piezvan, atkal man jāatkārtos tāpat kā arhibīskapa kungs, es arī mudīgi izlasīju, kas ir jauna mājaslapa, un tagad mudīgi ieeju mājaslapā, paskatīties, kas ir jauns. Un man izbrīnīja, mums liels pārdomas radīja nevis tas, kas tas bija jauns, bet 2011. Gada diskusijas. Un tur es izlasīju divus tādus domu graudus, kurā viens, iespējams, ka puisis, jo tie, protams, bija ar anonīmu komentāru. Viņš rakstīja, nē, es pilnīgi kategoriski nekad nepiedalīšos lielajā talkā. Cētniekiem par to maksā algu, lai tad viņi arī savu darbu vienreiz kārtīgi padara. Un otrs domu grauds bija tāds diezgan stipri naidīgs. Vispār lielā talka ir kaitīgi, un viņi vispār jāizmīdz, jo viņi mūsu valstī rada vēl vairāk atkritumus, proti. Taču visus tos atkritumus, ko vāc, viņus liek lielajos atkritumu maisos. Un tad, ja nebākt tos atkritumus, tad nebūtu vajadzīgi tie lielie atkritumu maisi, un poligonos būs mazāk, kas jābūt. Un tad es domāju, kungs, kā tā var domāt? Bet tad no otras puses atkal. Bet varbūt, ka ir labi, bet varbūt, ka tagad tie divi diskutētāji jau šogad piedalīsies lielā talkā. Jo parasti tāda anonīma komentētāji ir kaut kur telpos, TVNet, lielajos ziņu portālos. Viņi nemeklē šādas speciālas portālus. Bet ja jau reizim bija atraduši Talkas LV vai Pipēdas LV pirms tam, ne? Talkas LV. Tātad, ja viņi bija atraduši šo Talkas LV, tad viņi par to interesējās. Bet viņiem jau kaut kāda doma tur bija. Varbūt, ka tas nemaz nav tik slikti. Un otra lieta, ko es atceros, ir katru gadu. Pavisam skumji man tā pieredze bija, kad mēs tikko sākām kalpot. Un es arī pašu pirmo gadu kalpoju ceļu malā, vācot pavasarī tos atkritumus, ko cilvēku mašīnu logiem izsviež laukā. Un tad es dzirdēju tādu jaunu cilvēku diskusiju, ka es gan sviežu bulbu rādu visu, un es taču spiedīšu šādu, jo es esmu samaksājis ceļu nodokli, tātad valstī, tā nauda ir aizgājusi, un valstī ir jāvāc tiem atkritumiem. Un es, lai tās tukšās pudeles savā mašīnā vadātu? Nē. Un tad es domāju, cik varbūt ārkārtīgi progu cilvēku domāšana. Un tieši tāpēc, jo vairāk patīk, ka šī gada saldas, ka tie Latvijas sāks mūsu sirdī. Jo tajā tāda Dantas Andra, ja var stāvēt priekšā un stāstīt tādiem domām, viņiem tas absolūti neko neiztiek. Bet jau vairāk mēs iesaistām savus draugus. Un draugus vienmēr atbalsta. Un mēs pastāstam saviem draugiem, iesaistam viņus savā pasākumā, savā klusiņā. Viņi redz, ka tas notiek. Un tā mēs piepūcējam ar vien vairāk klāt no šiem 50,000 uz pār par 200,000, un šogad būs vēl vairāk. Un es pilnīgi ticu, ka mēs būsim tā tīrākā valsts, lai mums visiem kopā izdevies.